Šī ir bliete. Tā ir vibroplate. Laura, tev izskatās skrūvīt, rekur. Manējā? Jā, kam tu citam viņas birst. Tagad es gribu blietēt Lauru rozu nogulīt. Halo! Halo! Ceļā uz mājām jaunā sezona! Arī šajā sezonā mēs runāsim un pētīsim un mācīsimies visu, kas jāzina, kad tu esi ceļā uz mājām. Un šodien mēs esam rūpnīcā Lode ķieģeļu dzimtenē, bet ne jau par ķieģeli mēs šodien runāsim. Šodien mēs pētīsim bruģakmeni un mācīsimies bruģēt. Sapratu! Ceļā uz mājām jaunā sezona ir klāta. Ejam! Sveiks, Mārī! Tuvāk mazliet paspiest roku. Sveicināti! Nu, Klau, rudens nāk, tā māja tā kā ir uzbūvēta, bet tas dublis tur pagalmā. Kaut kas jāieklāj. Dublis. Un ir ideja, protams, par bruģi, tad varbūt mums var arī apgaismot, ar ko vispār jāsāk. Šis jautājums ir izcināts. Un, ja negribas, laikam, standarta tādu bruģi, kas ir, ko mēs varam uzreiz iedomāties, kas tur uz ielām ir Pelēkais tas to nē. Jā, mēs tādi nestandarta cilvēki vairāk gribas kaut ko foršāku. Jā, nu tad ir izvēle. Ir tas pats betona bruģis, ko jūs sakāt kā standarta bruģis. Bez betona bruģi ir vēl citi bruģa veidi sastopami. Viens no šādiem ir klinkera bruģis, jeb tā saucamais keramiskais bruģis. Jā. Keramiskais bruģis atšķirās no betona bruģa. Tas nav betons. Betons tas ir saistvielas un pildvielas. Viss tas maisījums samaisīts kopā, sacietējis. Keramiskais bruģis tas ir apdedzināts māls, izpresēts tīrs māls un apdedzināts augstā temperatūrā, aptuveni 1000 grādos atkarībā no bruģa veida. Tur dažādām krāsām, dažādiem veidiem tā temperatūra var būt drusku augstāka, zemāka. Tātad, viens no šādiem veidiem, keramiskais bruģis, ir keramiskajam bruģim pieejams, kā mēs šeit redzam, diezgan plašs krāsu klāsts. Arī formas ir vairāki varianti. Pagaid, man ir jautājums. Kā, piemēram, kur mēs paņemam šitādu te, kas notiek, kā viņš vispār top? Tur kaut kāda pēc tam mašīna, kur, piemēram, šitie mazs klucītis, kaut kāda mašīna iet pāri un sagriež viņus. Kā vispār tā lieta strādā? Un tad jūs sakat vēl tas dedzinēšanas. Kaut kā līdzīgi tā arī ir. Tas process sākās māla karjerā. Pa priekš no zemes tiek izrakts māls, tad viņa no sākuma sakrauj tādā kaudzē, ko māla ražotāji, ķieģeļu ražotāji slēngā sauc pa konusu. Un tā konusā viņš nostāvās apmēram pusgadu. Tas ir iekštelpā? Nē, ārā. Ideāli, ja viņš tur nostāv vienu ziemu, kur viņš dabūna izsalt, kur tiek izjaukta tā māla miljonu gadu laikā sagulējusies, tā izveidojusies struktūra, lai viņš tāds jau ir iedenāks. Jo māls šeit ir sācis veidoties pirms 400 miljoniem gadu, Devona periodā, un tagad mēs viņu beidzot liekam lietā. Un tad, kad šis māls ir nostāvējies tā saucamajā konusā, tad viņš tiek nogādāts uz ražošanas cehu jau, kur notiek māla tā sākotnējā sagatavošana. Tur viņš tiek, tā teikt, rupi pārmaisīts, samaisīts un tādos nelielos tādās granulās, tā teikt, savelts apmēram vistas olas lielumā. Un pēc tam māls tiek padots jau uz ražošanas iekārtām. Māls tiek izlaists arī caur valčiem, starp kuriem ir ļoti maza sprauga. Tā kā meiteņu valodā starp kaut kādu preses... Starp ruļļiem. Starp diviem ruļļiem, kur viens griežās drusku ātrāk, otrs lēnāk, lai sadrupinātu kaut kādus akmentiņus, kas ir mālā iekšā, lielākas daļiņas vai kaļķi graudiņus. Lai nav tā kā filmā Ceplis, kur ir kaļķi gabaliņi iekšā ķieģeļos pēc apdedzināšanas, un pēc tam viņi kontaktā ar ūdeni uzbriest un šauj ārā tāds pleķīšs, tāds caurmiņš no ķieģeļa. Un tad, kad viņš ir izgājis arī šo sagatavošanu caur velčiem, tad māls nonāk presē. Prese tā ir tā kā, varat iedomāties, milzīga gaļas mašīna, kas spiež cauri caur šādu veidu rāmīti. Rāmītis ir piemērots, kādu ķieģeļu izmēru mums vajag, tāds ir speciāls rāmītis sagatavots. Spiež ārā tādu māla brūsu ar tādu šķērsgriezumu. Un tad ir tālāk griezējs, kurš griež to māla brūsu pa šādiem atsevišķiem elementiem. Tad šie elementi automātiski nonāk uz tādiem rāmīšiem, kas tiek padoti uz žāvēšanas iekārtas vagoneti, un žāvēšanas vagoneti nonāk žāvētavā, kur viņš apmēram diennakti tiek žāvēts nepilnu 100 grādu temperatūrā.
Jo pēc tam tiek padots uz krāsni uz apdedzināšanu. Krāsnī viņam jānonāk sausam. Citādi krāsnī pie augstas temperatūras ūdens uzvārās strauji, iztvaiko. Un, ja ir slapjums iekšā, viņš saplēsīs to sagatavu. Nu, un tad krāsnī tiek sakrauts no žāvēšanas vagonetēm uz apdedzināšanas vagonetēm un iet cauri 150 metru garai krāsnī, lēnā garā, apmēram diennakti, atkarībā arī no izstrādājuma veida. Un tad no tā konusa līdz tādam gatavam ir pāris dienas? Nu, varētu teikt, ka nedēļas laikā kaut kur, no iekraušanas līdz tam, kad nāk gatavs produkts uz laukumu ārā, jau sakrāmēt uz paletēm, nepilnu nedēļu aiziet. Es mēģinu tagad atrast to plus-mínus to tempu, kāds varētu būt. Tātad 150 metru gara lente un jāiet diennakti pa to lenti. 150 metru tur nav lentes, tur ir vagonetes. Tur tas process notiek tā, ka ik pa kādām dažām minūtēm paceļās krāsnī vārti vaļā, tiek iebīdīta vagonete iekšā. Vārti aiztaisās ciet. Tai pašā laikā otrā galā paceļās vārti un iznāk ārā gatava apdedzinātā vagonete. Cik mēs labi to tehnoloģiju pazīstam Latvijā vispār, vai vispār pasaulē? Viņi ir tādā attīstības stadijā, vai viņi ir tā kā gatavs, super, tur vairs nav ko pētīt, tur ir gatavs produkts, ko senču paudzes ražojam un tam absolūti jāuzticamies. Šitādu grāmatu uzmet uz galda, izstudē un malc tik. Tā tehnoloģija nav jauna. Tādi ķieģeļi, klinkeri ķieģeļi tika ražoti jau sen, pirms 100 ar 200 gadiem. Tikai tās krāsnes, tās iekārtas, tās tehnoloģijas, viņas ir dažādas, jo vienu un to pašu produktu var dabūt, izmantojot dažādas tās tehnoloģijas. Galvenokārt apdedzināšanas tehnoloģija. Ir Eiropā vēl darbojošās vecās krāsnes, kas vispār neizskatās pēc krāsnīm, kas ir tikai 3 sienas, kur saliek iekšā neapdedzinātos ķieģeļus, tad aizkraut ciet ar apdedzinātiem ķieģeļiem, vēl kaut ko noblīvē un pēc tam dedzina vai nu skaidrs, vai šķeldu, vai malku, vai ogles. Katram tādu darbu kā Vārim, kurš var runāt vienkārši nedēļas garumā. Viņš tikai procentu izstāstīja tām un kungam no tā visa. Kas tam saimniekam vēl jāzina? Kādam objektam šis būs vispiemērotākais risinājums, kādam saimniekam, kādas kvalitātes viņam ir jānovērtē, lai viņš zinātu, šitais ir manējais un nevienam citam. Kādam saimniekam tas bija domāts raksturiezīmes? Tā kā jāvarbūt, tur ekomīlis, tikai dabiski materiāli, ārkārtīgi izturību, kvalitāti. Tam varbūt. Noteikti šis nav pats lētākais risinājums, bet varbūt vislabākais. Palīdz mums saprast. Jā, galvenais jau, lai patīk. Patīk, kā var nepatīt. Tu paskaties, katrai gaumē ir ko izvēlēties. Man vislabāk šis patīk. Jā. Tas mazais klausīs. Lētākais risinājums tas droši vien, ka nav. Es teiktu, ka nav lētākais, bet ir ar to lētumu un dārgumu ir tā. Ja mēs skatāmies pašu lētāko klinkera ķieģeli, kas maksā, es no galvas nepateikšu, par cik neesmu tieši pārdošana saistīts, tad kaut kādi 11 eiro kvadrātmetrā, teiksim 17, 18. Betona bruģis lētākais būs lētāks, tur ap 10 eiro varbūt kaut kur bišķi mazāk. Bet, ja mēs ņemam pašu dārgāko betonu bruģi, kas arī maksā jau 20, 30 eiro kvadrātmetrā, ir tādi. Ir pat, ko es esmu dzirdējis no Vācijas, vai pa 80 eiro kvadrātmetrā. Tad salīdzinot ar tiem, klinkera bruģis nemaz vairs tik dārgs neizskatās. Tā kā katram jau ir tā sava prece, kas viņam patīk. Arī cilvēks, kas pērk automašīnu, viņš jau neskatās tikai to lētāko vienmēr. Ir tie, kas pērk lētāku, ir kas pērk dārgāku. Klau, kāds fonā mums tur laikam visu laiku kaut ko dara un ir sajūta, ka mēs te tikai runājam un paši neko nedaram. Gal galā tev bruģi ir arī jāieklāj. Jā, mēs varētu aiziet, pamēģināt kaut ko palīdzēt. Tīri tad vai jautāt tur kungam, kā vai to var izdarīt arī bez zināšanām? Pavisam bez zināšanām to nevar izdarīt. Uz čutenīti nesanāk. Jābūt kaut kādām minimālām zināšanām. Tur nav jāiet augstās skolās jāstudē, doktora grādi jāiegūst un tā tālāk. Ja ir vēlēšanās priekš sevis kaut ko nobruģēt, var, protams, kad paskatīties tagad internetā ir ļoti daudz atrodams visādas pamācības un komentāri, kā to darīt. Jā, tā kā ieklāt to var katrs, kurš to vēlās, protams, sākumā ar tikai izlasītu teorētisko zināšanu bāzi.
Ja grib kvalitatīvi to izdarīt, tas ies lēni. Ja grib vienkārši izdarīt ātri, tad tas būs nekvalitatīvi. Iemaņas un meistarība rodās praktizējoties šī jomā. Tad ejam praktizēties. Čau, Gati! Sveika, Madara! Čau, Lauris! Gatis! Mēs ļoti gribam iemācīties. Protams, mēs droši vien neiemācīsimies ieklāt bruģi, bet mēs gribam saprast, kā tas ir darāms, kas ir jāizdara pirms tam. Un es zinu, ka tu būsi īstais skolotājs. Mēs esam uz treniņa laukuma, vai ne? Un te kaut kas vēl pirms tā bruģīša ir apakšā tur paslēpies. Vienādi sakot, mums kā nezinīšiem var iedot ieskatu mazo, lai mēs vismaz tā uzburam ainu. Jūs gribat zināt, kā visa konstrukcija ir izbūvēta, ja? No kā jūs sākt? Mēs gribam, lai skatītājs, kurš noskatās šo foršo epizodi, protams, viņš visticamāk neiemācīsies bruģēt, bet lai viņš saprot aptuveni, uz kādiem jautājumiem viņam ir jānoskaidro atbildes un kas viņam ir jāiemācās un kur viņam to galu galā darīt. Viņš teorētiski iemācīsies, vai ne? Teorētiski. Jā, tātad sākumā šeit bija tāda pļauja, kā reku tur tālāk. Tika izņemta visa melnā zeme ārā, un to zemi jāņem tik ilgi ārā. Ja, teiksim, apakšā ir smilts, drenējošs slānis, tad tālāk vairs nevajag rakties, bet ja viņš nav, tad ir jāizrokās tā, lai varētu izbūvēt visus slāņus, kas ir ilgmūžīgi, un lai viņi kalpotu, lai arī tas bruģis nestaigātu pēc tam. Tātad apakšējā slānī ir jāieber apmēram 30–40 cm drenējošā smilts, jāsablietē. Tas ir tas slānis, kurā ūdens izsūcās cauri un aiztek prom zemē, lai arī tas sals pēc tam tos augšējos slāņus necelā. Un tad ir šķēmu slānis, nesošais. Tas nav šis, ko mēs redzam. Šis nav tas. Šis ir izlīdzinošais slānis, ir nesošais slānis ar frakciju 0,45 vai 0,65. Un to slāni jāizbūvē ir tik biezu. Gati, tu teici 0,45, 0,65. Jā, tas nozīmē akmentiņa izmērs, vai ne? Jā, tas ir 3 mm. Te varētu būt 3,9 frakcija. Un tad nesošā slānī izbūvējam viņu tik biezu, attiecīgi kādām slozēm viņš ir paredzēts. Ja tā ir gājēja celiņš, tas ir tad 10–15 cm pietiks. Ja tur ir jābrauc ar mašīnām, ar smagām mašīnām, tad 20–25. Šeit ir izbūvētie 25 cm. Tad mēs te brauksim ar mašīnām. Tā kā parkings izskatās. Super. Tiešām, jā. Tad virsējā slānī mēs ieklājam tikai izlīdzinošo slāni. Tas ir nepieciešams, lai mēs dabūtu vienmērīgi taisnu plakni, uz kuras tad arī liekam šo bruģakmeni. Jā, kamēr jūs parunājāties ar Vāri, es te bišķiņu iesāku. Varbūt jūs kaut ko redzējāt vai neredzējāt, bet kas ir pats svarīgākais, nekāpt uz šī izlīdzinošā slāņa. Tāpēc mēs sākam no viena slāņa, uzliekam 4 rindas, un tad izņemam ārā distanceres, aizpildam ar smilti, spraugas. Kāpēc ir vispār spraugas ir paredzētas? Klinkera bruģakmens, redz, ir bez distanceriem. Un ja viņš būs kopā, tad, kad ziemā būs sals vai liels slodzes, viņš nolauzīs stūrus. Un tieši tāpēc klinkera bruģakmenim ir svarīgi ielikt to distancīti. To distancīti var ielikt ar šiem distanceriem. Tas ir speciāls kaut kāds? Jā, tas ir vienkāršākais variants, kādas pielietoju, kā es arī citiem apmācāmiem stāstu. Jo tas ir tāds vienkāršāks, jo nākošais līmenis jau ir tā kā uz acu likt. Tad jau, un tu to proti? Tad, kad tu paņemi kaut kādu distanci, tu saki, 4 mm viņš ir. Es gribēju pajautāt, cik viņš ir millimetri. Ja godīgi, tagad jau, protams, pēc kara visi gudri, bet es tā arī teiktu. Jā, jo nav laukiem, vienkārši mēs jau zinām lietas. Jo, teiksim, 3 mm es uzreiz varu atšķirt no 4. Bet tev vienmēr vajag 4? No 3 līdz 5. Tad aiz katra bruģīša jāieliek ir distancers. Jāieliek ir nākošais bruģis. Pieliekam viņu klāt maksimāli par distanceriem, arī tur piestumjam, atkal liekam nākošo un tā uz priekšu. Man pēc pieredzes ir vajag uzreiz, lai tu iedod Laurim darbu, jo citādi viņš parasti aizšmūt. Nu jau. Šitajā darbā ir tā, ka ļoti svarīgi ir komanda. Jā. Vai ne? Es varu ceļu sargs atnest jums. Es tieši jūtu sāpes ceļgalos, bet es būšu gudrāk. Es kaut kā puspietupienā tagad. Pagaid, kā saucas šitas veids, kā mēs tagad liekam? Tādā šahā? Nē, bet kā viņu sauc, jā? Šahā? Tautas valodā standarta tas ķieģelīts. Jā. Kā visas mājas, kad ir uz pusīti. Jā. Viņš ir vienkāršākais, viņš ir uz pusi akmeni, nobīdīts. Var likt arī šādi? Tu kā paru? Var likt kā izdomā. Jā. Mums ir jāatrod taisnākās stūris, teiksim, garākā malu, no tā mēs arī sākam.
Viņiem nav pareizās, nepareizās puses. Viņiem ir abas derīgas, līdz ar to tad var likt, Pateicos. kura patīk vairāk. Bet, principā, ja tev grib draugi atbraukt palīgā ieklāt bruģi, tad šajā stadijā viņi neko daudz nevar palīdzēt, jo tu tā kā no vienas vietas tikai to var darīt. Viņi var likt, un es varu šašliku cept. Tā jā. Pat to es saprotu. Bet tieši tā kā Tas ir šajā darbs. darbā viņi nevar palīdzēt, piemēram, sākt no tā gala. Var, protams, nevienmēr tā bruģa paka būs tepatās pie tās vietas, kur ir jākrāmē. Viņi ir no kaut kurienes jāatved. Bet cik procentuāli izdodas tā kā tu saki? Kā atbrauc un tu vari cept šašliku un viņi darbojas. Es domāju, ka šo darbu jau diez vai. Kāds ir laba bruģētāja temps kvadrātmetros? Šādu bruģi uzlikt, tas nav kā parastos betona bruģis, ko likt. Līdz ar to viņš ir lēnāks. Bet es teiktu, 15-20 kvadrātmetri pa dienu tas jau ir pietiekami labi. Ok. Vot tu izdarīji tā, kā nevar darīt. Jā, kā es izdarīju, Tu, saki? nu, tā kā tu, Viņš sagādāja, kad es stāstīju. jā, tu noliki un tā kā aizbīdīji viņu. Aizstūmu ar visu Bet tev vajag, apakšslāni. jā, un tad tev tas izbīrās tas apakšlānis, tev jāliek tā kā pie šī un uz leju. Saproti? Atšķirīgi. Cik normāli ir apvainoties uzreiz, kad kaut kas uzbrauc darba laikā? Nu, ne jau 6. sezonā, draugs. Vai ne? Laura, neapvainojies, jo mums apmācībās ļoti bieži ir tā, ka sievietes tieši šo darbu dara akurātāk un dažkārt ātrāk viņām sanāk nekā puišiem. Tad, kad bruģis ir ieklāts, saimnieks var atpūsties un priecāties par savu darbu, vai tur ir nepieciešams arī kaut kāds uzturēšanas elements? Nu, pašā sākumā noteikti, ka viņš uztrauksies, meklēs kādu spraudziņu, bet tīri Neļaus braukt draugiem virsū ar mēs vēl lielām 3 dienas mašīnām? nebrauksim virsū. Tas nekas, ka drīkst braukt jau uzreiz. Drīkst uzreiz. Jā, jo apakšā jau nav nekāda betona nekas. Jā. Bet tāda kopšana īsti nav vajadzīga nekāda. Nu, tad, respektīvi, tās nezāles, ja viņas tur aug, lai viņas aug, jā? Nezāles droši vien augs 2., 3. gadā, bet, lai nezāles neaugtu, ir speciālie šuvotāji Paldies. ar komponentiem, kuri neļauj tai organikai tikt iekšā. Organikai. Aha. Labi. Un organikā zāle auga. Viņi iepūš spraugā un tad iesējās sēkliņu un aug zāle. Man jau aug, jā, es jau. Nu, ok, organika ir izaugusi. Mana metode ir ar sviesta nazīti vecu kasīt ārā tās nezāles. Varbūt ir kāda gudrāka un efektīvāka metode. Šobrīd ir tādi bruģi tīrāmie iekārtas tādas ar augstspiedienu sūkni. Viņas izmazgā ārā Nu, karčerītes tā kā saucamais. karčers, jā, viņam ir ar augstspiedienu sūknes sprausliņas iekšā dzen ūdeni un izsit ārā visas tās nezāles. Trīs, divi, divi, viens ar pusi. Viens ar Ir, jā? pusi, un Viens, jā, pareizi, jā. Un viens, Otrā, jā. un viens. Jā, un, nu, ir. Labais. Nu, bet skaisti. Bet ar šito jau nebeidzas vēl nekas, beidz ākstīties pareizi. Nu, es domāju, ka tāds grūtākais darbiņš no bruģēšanas procesa ir aiz muguras, tagad garnīrs ir jāuzliek un jādanco pēc tam. Uzreiz jau iedējošanas svētki Bet notiek, ja? loģiski. Tad gan drīkst. Kam mēs šobrīd tuvojamies? Tā Finišam. finišam, bet vēl paliek kaut kas Jā, jādarāms. mums tagad ir jāielai ūdens, lai viņš paiet dziļāk tā smilts. Nu, un tad jānoblietē. Un tad vēlreiz jāpārslauk smilts, un tad jau ir Aha. Nu, un tagad mēs blietēsim. blietēsim. Šī ir blieta. Tā ir vibroplate. 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 Tautā saukta par blieti. Blieta, jā. Un viņai apakšā ir speciālā gumija pieskrūvēta. Tas tādēļ, lai neskrāpētu bruģi un nesabojātu to virsmu bruģim. Un pirms mēs varbūt vēl pieķeramies klāt tātad noslēdzošajai daļai šeit, kas ir pieblietēšana. Pareizi es saku? Blietēšana. Blietēšana. Bruģa blietēšana, jā. Bruģa blietēšana. Nu, gan jau, ka par naudiņām mēs varam apjautāties, vai ne uzreiz? Mums ir zināms, ka šāds bruģis ar nosaukumu Terra toni maksā aptuveni 24 eiro kvadrātmetrā, atkarīgs no tā daudzuma un tam, kad pēc. Bet kas mums jārēķina par meistara darbu? Šādam darbam, katram meistaram jau tā cena ir savādāka. Atkarībā no kvalitātes, no Nu, mums tikai lokācijas. labie interesē. Labie būs apmēram
plus mīnus pati ieklāšana, kā arī 30 eiro. Tātad, ja es labi strādāju, es varu nopelnīt ar bruģēšanu. Es atvainojos, arī atkarīgs no raksta. Šis ir vienkāršākais raksts. Nu jā, tad tas arī varētu būt 27 eiro. Ok, sapratu. Viss skaidrs, rādi, kā blieta strādā. Blieta strādā šādi. Saliekam par robiem. Laura, tev izkrita skrūvīt, rekvar. Manējā? Jā, kam tad citam viņas bija? Tā būs blietai. Šodien es esmu apceļamais materiāls. Tagad es gribu blietēt, Laura, lūdzu noguliet. Tad tu brauksi un skatīsies, lai viena mala iet pa līniju. Galā apgriezīsies, un tad tev jāskatās, lai nosedz iepriekšējo akmeni. Tā kā ar pļaušanu. Jā, tā, lai nav tā, kad ir vienā vietā beidz blietēt, pēc tam sāc nākošā, bet kad tu pārklāj to iepriekšējo. Rekrī, man šī maliņa ies tagad šitam akmenim pa vidiņu. Tagad tu blietēsi šādi, un nākošo tu laidīsi tā, lai šitas akmens vēlreiz blietējās. Sapratu, viss. Iepriekšējais akmens ir jānoblietē vēlreiz, Sapratu. lai to plakni dabūtu. Es drīkstu priekš Madaras iedarbināt. Nē, Kāpēc? Nē, tu kaut ko izdomāji. nē, es iedarbināšu Brauc klāt. tikai. Tiešām, tikai iedarbināt. Turi! Ei! Griezies! Vajadzēja atpakaļ nākt, vai ne? Madara! Beidziet! Tātad man bija divas galvas sāpes. Pirmā, kad tu nāks man palīgā. Es? Otrā, te bija divi akmentiņi, un es viņus tā kā gribēju noņemt. Bet viņi bija, tad man būtu jāņem tā, un tad es sablietātu savu roku, un tad viņi tā arī. Nē, es sapratu, tā, ka tu sāki iet nepareizi, tev vajadzēja šeit griezties atpakaļ. Tas nozīmē, ka es vairs nevēlos piedalīties nepareizā darbībā. Jā, līdz ar to es pavēroju no malas, kā Galvenais tas vienmēr beidzas. ir argumenti, ļoti labi. Tātad bija nepareizi, ja man nevajadzēja iet pa Jā, tev apli. vajadzēja, tā teikt, galā apgriezties un pa šito pašu līniju, Ok. lai tu ej pa solītim uz priekšu. Jo tad, kad tu aizēji, tu jau neatceries, kur tu te blietēji. Tu saproti, viņš tik ilgi tev stāstīja to ķieģeli, kāpēc tur divreiz jāiet un beigās tāpat tā aizmalc pa savām. Nu, bet nekas. Mēģināja sistēmu uzlabot. Jā, tieši tā. Iespējams, Iesācējs. ka tagad visi tā blietē. Parāda, kā vajadzēja pa tām Jā. līnijām no vienas puses. Jā, jo to kafiju tu nepienesi, nu tad... Kādu kafiju? Finišā. Tu to izdarīji. Tagad rokas trīc līdzi. Tagad var iet bungas spēlēt. Jā, tu... Jau ritms aizgājis ir. Ej, tu nos, nu baigi labi, ne? Nu nē. Nē? Re, kur mums būtu jāizņem ārā akmens. Skaties, bet ir slīpumiņš, tas nozīmē, ka nekrāsies, neveidosies nekur peļķe, viss tecēs prom. Ne tā raziņā, jā, bet te, re, kur blietājot vienkārši sagāja, nu pieskārās trīs akmentiņi sakļāvās. Jā. Lauras labāk blietēja. To es Tiešām? atzīstu. Man nav viegli, bet malacīts. Pēc 6 sezonām ceļā uz mājām raidījumā beidzot. Mēs esam atraduši, kas tev sanāk. Kas man sanāk? Likt bruģi. Tikai blietēt. Tā pareizi, jā. Tikai blietēt. Tikai blietēt. Tātad es vēlreiz ieslauku granīta smiltis šuvītēs, lai aizpildītu. Tad Lauras vēlreiz blietēs. Un tad mēs būsim pabeiguši, vai ne? Kas savukārt pēc tam ir jāpiečeko, vai tiešām esam pabeiguši. Respektīvi pēc kaut kādas nedēļas, jā, plus mīnus jāpaskatās, vai kaut kur vēl nav jāizpilda mazliet, jā? Jāpasako, jā, lai šuvīts ir aizpildījušās vai nav izskalotas. To darīt vajag regulāri, līdz ko parādās kaut kādas spraudziņas, papildinam ar to pašu materiālu un dzīvojam tālāk laimīgi. Milzīgs Laikam paldies! jāsaka paldies kungiem ir, jā.
Man ir ritīgs prieks, ka tu man iemācīji, man ir jauna aizraušanās. Vari milzīgs paldies, mēs noteikti tev parunāsim par bruģi, zinu, ka tu visu neizstāstīji. Vari vai šo apstiprināt, pieņemat darbā? Nu, priekš pirmās reizes ļoti labi. Ideāli, vispār super. Es bruģēšu vēl, lai nevar pateikt pēc tam, kura reize. Bet Madara visu Man laiku liekas, jau kāda piesola. 7. Madara visu laiku visiem sola. Mēs brauksim vēl, mēs vēl brauksim un darīsim. Tas, kas pilnīgi noteikti būs vēl nākamā Ceļā uz mājām epizode. Raidījums Ceļā uz mājām ir atpakaļ, Madara. Starp citu, pirmā epizode šī ir. Paldies, ka skatījāties un tiekamies nākamreiz. Mēs tikmēr noslēgsim, ja, šeit darbus. Es arī paslaucīšu, ja. Čau visiem, čau.